ko Donalds Trumps aizliedz CBDC. Interesantas ziņas, ne? Un ko tad teiks mūsu Latvijas banka, kur te jauno vadītāju tagad grib iebīdīt. Iepriekšējais kazāks atbalstīja un teica, ka jā, baigi svarīgi, baigi labi. Donalds Trumps paņēma un nobanoja, uzreiz nebūs nekāds te CBDC un nekāda digitālā verdzība. Nu, un tagad redzēsim, ko tad tagad dziedās mūsēji visi finanšu eksperti un lielie gudrinieki, kas jau te bija Fonderlainai un Eiropai pakaļ dziedāja, ka digitālais eiro būs. Trumps pateica, nekāds digitālais dolārs, viss skaidri un gaiši. Iedomājieties, kā te notiekās. Un mūsējie tagad tā kažokus maina un stāsta, ka jā, viņi nemaz nebija domājuši. Tūlītās vēl Pavļuts kaut kur izlīdīs un sāks stāstīt, ka vakcinācija viņš bija domājis, ka būs brīvprātīgā, nevis obligātā. Izrādās, mēs ne tā sapratuši bijām. Nu, iedomājieties, šādi te mūsu pīļu dīķī. Te mūsējie tagad var dabūt trūkties. Viss kaut kas pasaulē mainās, pat arī Davosā globālisti Pasaules ekonomikas forumā atzīst, ka ir sakauti un ka Trumps tagad visus plānus ir izjaucis. Tā kā tā, 4 gadi vismaz varēs te mierīgāk uzelpot. Tā mūsēji jau te bija saberzējuši rokas, ka tūlīt būs Kamala Harris un atkal varēs te, ka līdz kliņķim nolaist Latviju, izzakt visu naudu un visu saimniekot un visu pārējo un visu vēl te verdzībā kaut kādā par nabagiem pataisīt. Bet, nu, jācer, ka pēc 4 gadiem arī kaut kas normāls būs, nevis nāks apakaļ šitie te murgi. Lūk tā, viss. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojoties šim te profilam, nu regulāri šeit tāda informācija, ko citur nerāda.